Hei, nu ko, buongiorno. Šodienas piedzīvojums, braucam uz auto eksotiku. Mašīna jau man rūc, lecam iekšā un gāzēsim uz Rīgu. Skatīsimies, kas tur interesants būs. Pēdējos 2 gadus es eksotikā esmu braucis. Esmu braucis ar savu ģimeni kopā, bet teikšu godīgi ar sīkajiem izstaigāt, it sevišķi ņemot vērā, ka man ir tomēr drusciņi tāda profesionāla interese pastaigāt un paskatīties, kas tur notiek ar mašīnām, kas tur notiek, ko cilvēki dara, ko cilvēki sabūvē un kādā veidā sabūvē, tad ar bērniem diezgan grūti ir to izdarīt. Tāpēc šogad es braucu viens. Bērni vēl paspēs man līdz būt uz vienu citu izstādi, pa to pateikšu varbūt vēlāk. Un tālūk, nu ko, labi braucam, pa ceļam varbūt vēl kaut ko parunāšās. Tuvojos pirmai pieturvietai. Zin kā, ar šito jau tālu uz Rīgu netiks. Tad jāiebrauc Valmieras Nestē, jāielai dīzelīts. €9,1 maksā. Otrā pieturvieta jāiebrauc viršos pēc kafijas un kaut kas jāapēd, jo no rīta es neko nepaspēju ne iedzert, ne apēst. Jūs jau redzējāt, es vēl klientam skrūvēju auto. Tā kā auto degvielu es ielēju, jāielēj nedaudz arī pašam, lai ir spēks aizbraukt līdz Rīgai un izstaigāt izstādi. Es stipri šaubos, ka izstādē es kaut ko baigi ēdīšu un dzeršu, un pa ceļam īsti nekas tāds nav. Vienmēr ir paticis šis te Valmieras viršu benzīna tanks, viņš ir tāds, es nezinu, tā lokācija tāda ārzemnieciska un vispār viss te diezgan tā smuki izskatās. Es domāju, ka te nākotnē kaut kad būtu forši uztaisīt tādu, mini-mītu vietu, man liekas, tā diezgan atbilstoši. Nav privāti mājas apkārt, nevienam netraucē. Un varētu satusēt. Labi. Kroči, es eju pēc kafijas un kaut ko apēst. Nav ne jausmas, vai jūs man dzirdēsiet, bet es esmu atbraucis un došos uz izstādi. Un tepat jau ir stāvlaukumā daudz skaista auto. Tā, es ceru, ka man varēs dzirdēt ārā, kad ir baigies vējš. Periku somiņu plecos, te sākam no viena sāna un pēc tam iesim iekšā, skatīsimies, kas tur ir.
Ой, поехал. Так ходим. No, ārā nekas te vairāk nav, jāiet jāskatās, kas ir iekšā. Kaut kā fūras gan izskatās beigti skaistās. Vai Adžer klubiņš. Kurbadam jau nu vienmēr ir ļoti skaists. Ko svarīgākais posms tualeti ir apmeklēts, var iet un staigāt. Es nezinu, ceru, ka man te dzirdēsiet, tad jau redz, kas te vispār ir. Jāsāk laikam ar jaunajām mašīnām, un tad jau iešu tālāk uz eksotiku. Gan ir skaiši. Teikšu godīgi, jaunās mašīnas man vispār īpaši neinteresē. Nav ne jausmas, vienīgais, šito sekciju gan es gribu apskatīt. Ar šo paslūdzu izstādi auto 2026 par atklātu aplausi ovācijās. Eksambrovi! Nu, tas gan ir skaists. Jā. Nu, salons, protams, viss ir tikai un vienīgi planšetēs. Neteikšu, ka jaunais virziens man ļoti patika, bet nu labi. Es tāpat tādu atļauties nevarētu. Reku manēji, ieši ciemos, vairs. Es vispār esmu diezgan liels Porsche fans, un starp citu šis te modelis, tas ir viens no, ja es kādreiz dzīvē viņu varētu nopirkt. Bija arī pie Radeks parunāties, tie arī varētu teikt, ka ir manējie. Diezgan ciešā sadarbībā daudzām lietām arī ar viņiem darbojās. Vispār jau diezgan interesanti. Es teikšu godīgi, pēdējās divas izstādes bija tāda paliela vilšanās, bet nu šobrīd diezgan iespaidīgi. Kurbadiņš. Kurbats vispār beigiem maleši. Man ļoti patīk, kā viņi ir attīstījušies. Nu, kas te vēl interesants? Laikam labi, ka es esmu bez savu jaunākā dēla. Nu, patiesībā visi dēli uz mašīnītēm ir kā traki. Jā, tad pabraukāties auto duāls. Kaut kas dzirdēts bija jāsanāk. Forši, ka es esmu viens no pirmajiem, un te ir diezgan maz cilvēki. Vairs bez iedzīgi pastaigāt. Mocīši, kemperīši, nu kurš tad? Jo, haidī.
tad jau laikam labāk Porsche nopirkt. Atcerieties, teicu par savu sapņu Porsche. Nu, rekur ir tas īstais. Visīstākais vēl tieši krāsā. Vienkārši sasodīts skaisti. Nu, arī jau gan sapulēt, vienīgais bija šī smukāk, bet nu šitas ir. Viņš maksā tikai, tas ir elektroauto. €50,000. Bet no buņģi ir manam sapņu auto. Nu, šitas gan ir skaists. Aidziesim apskatīt vēl viens skaists auto. Nu jaunos autos esmu apskatījies. Jāiet uz eksotikas pusi. Nekas tīt kā vairāk tāds interesants nav. Satiku vairākus cilvēkus, forši parunājos. Tāda jau arī tā izstādē doma bija. Tad vismaz Roberto nebļaustās. Var iet paskatīties, kas notiek eksotikas sadaļā. Skaists drift auto. Eleonāra. Ko jāiet laikam no vienas āna un jāskatās, kas te vispār ir. Un te jāiet gan jau vēl ar kādu parunāties. Jā, izspiest, varbūt dabūšu kādu interviju. Arī manējie. Starp citu vienīgie valmierieši. Tuvojamies arī Vidzemniekiem Low Happens. Pačakosim, ko te viņš šogad piedāvā.
Sāviens arī tāpat blakus ir. Būtu piķis, es viņu nopirktu. Laslo dampis. Diezgan stilīgs kompots. Volgo. Bankārstūrīts, tiem arī citreiz pasakoja līdz, ko viņi dara sociālos tīklos. Nu, un, protams, Skandināvi ar saviem lediem, gaismiņām, jā, nu viņi māki izcelties. Pēter Mersīts, arī ļoti skaisti izskatās. Nu, baigi skaistais. Mocīši. Šitā laikam kaut kāds amerikāņu klubs. Par šo es paspēju kaut kur lasīt. Tas ir Drag Race stila Camaro. Tā laikam atkal Voyager klubs. Tie nu gan ir beigie džeki. Es vispār esmu diezgan priecīgs, ka nav mūzika fonā. Man pēc tam nebūs jādomā, ko darīt ar editošanu. Tas gan tāds iespējīgs Volgo. TikTok zvaigznes daudz un dažādas. Nē, te būs mūzika. Tas arī ir viens no maniem sapņu poršiem. Man liekas, te ir, es esmu saskaitījis kaut kādas, es nezinu, cik mašīnas, kuras ir tādas, ko es reāli gribētu nopirkt, ja man būtu nauda.
school. Ielikt kārtīgi LS dzinēju un braukt driftā, ne? Man liekas, tas nav Forte vispār pa vidu. Kaut kas tais fūrēs tomēr tāds valstzinošs ir iekšā. Jaguāriņš. Sociālos tīklos tā mašīna izskatījās vispār diezgan neglīti pēc tā krāsojuma. Es saprotu, ko viņi ar to gribēja panākt, bet dzīvējā izskatās diezgan labi. Jā. Un zināt, kam šitā sapņu mašīna ir? Manai sievai. Muzončiks. Nu šitas skaists. 90. diski baigi skaistie. Vienīgais, ko es esmu piefiksējis, patiesībā ļoti maz izstāžu auto ir tā skaisti sapulēta priekš izstādes. Nav jau tā, ka nav. BMW bija smuks sapulēts. Regar arī izskatās sapulēts. Kamēr sameklēju, kur tā jēdzīgi iestiprināt telefonu, tikmēr jau var aizbraukt uz Rujienu apakai mājās. Karoči, izstāde, izstaigāta, iespaidi ir gūti, un es domāju, kamēr viņi ir tādi svaigi iespaidi, tikmēr braucot mājās var parunāties. Es vispār gribēju parunāties stāvlaukumā, bet man blakus kaut kāda cukuru piesēdās mašīnā, un es domāju, ko es tur zinu, kā tagad tāds baigies influenceris runāšos ar telefonu, nu braucot vismaz savādāk. Un, nu tātad par pašu izstādī. Šogad bija interesanti. Šogad bija tiešām interesanti. Bija vērts aizbraukt, paskatīties. Bija tiešām daudz dažādi interesanti auto. Bija mūsējie ļoti, it sevišķi latvieši tieši paši vietējie, bija pacentušies un uztaisījuši ļoti interesantus standus. Satiku daudz pazīstams savus cilvēkus. Parunājos, uzzināju varbūt tās kaut kādas jaunums interesants un, nu bija interesanti katrā ziņā. Un tad uz pašām beigām, protams, par pašām mašīnām runājot, mašīnas bija interesants un Rīgā ir ļoti daudz kompānijas, kas tiešām rada iespaidīgas automašīnas un kvalitatīvas. Vienīgais, kā jau es minēju, tas nav, lai es nezinu, izrādīt, ka es esmu tagad baigies pulētājs un baigies meistars. Nu, man vienkārši personīgi liekas, ja tu brauc izstādīt automašīnu izstādē, nu tev viņu vajag sapulēt. Izstādes, nu kā lai pasaka, par godu izstādē pacensties to auto sakopt vairāk nekā ikdienā. Nu tad var tiešām viņu sapulēt vairāk, lai viņš izskatās labāk. Nu, daži to bija, protams, izdarījuši, bet nu, dažiem tās mašīnas bija tādas, nu labi jau, ka vismaz bija nomazgātas. Jo man liekas, ka pagājušajā gadā izstādē vienai firmai tur
Man liekas, ka tas bija Porsche, kā viņi bija atzinuši, tā viņš tāds pats netīrs ar kukaiņiem nolips bija iedzīts izstādē. Nu, tas vispār tāds, fuj. Bet, jā, tas pa pašām automašīnām un bija interesanti. Ko es, protams, tur daudz var teikt, vērts bija pastaigāt un noteikti iesaka arī, lai gan šis jau, kad iznāks video, tad jau vispār eksotika jau būs aizmirsuši sen jau. Pašās beigās tāda interesanta lieta bija, es ieklīdu pie vieniem lietuviešu pārstāvjiem, kas tirgo autoķīmiju. Vispār nebija nekāda interese, jo man pašam tepat Latvijā ir, kā lai pasaka, pilnīgi pietiekoši ir kontakti ar cilvēkiem, kas izplata daudz dažādas kopšanas un teiksim, krāsošanas materiāls nebija vispār vērts meklēt jauns, bet es kaut kā pie viņiem piegāju. Es vienkārši ieraudzīju vienu produktu, pacilāju, domāju paskatīties. Nemaz nebija doma, ka es tur baigi pirkšai kaut ko darīšu. Un tad es sāku to pārstāvu runāties, un viņš man stāsta, ko viņi dara, kur viņi atrodas, kas viņiem ir, kādi ir pieejamie kursi, vispār materiāli. Un tad es sapratu, ka atkal lietuvieši šajā ziņā ir aizgājuši mums priekšā, pamatīgi priekšā. Viņiem internetu veikalā ir tik milzīgs produktu klāsts, vienkārši milzīgs, tiešām. Es biju šokā, viņš man uz vietas parādīja, tas klāsts bija gigantisks. Viņš man teica, tu esi nozars profesionāls, kurš tikko uzsācis, nav problēmas, uzmet man ziņas, sakārtosim, lai tev jau ir atlaids. Iedomājies, jau atlaids, vienkārši nekādā bezsakarā, neko nepērkot no viņiem, viņš man saka, vai sakontaktējies, dabūs atlaids. Wow, es biju šokā. Nākamais, šis ir ritīgais akmens mūsējo lauciņā. Viņš man izstāstīja, tev ir iespēja Lietuvā iziet autopulēšanas kursus. Kursi iet 3-4 dienas vai 3 dienas, neatceros. Maksā 1000 eiro. No vienas puses liekas, normāli 1000 eiro, tā kaut kur kurs maksā, 3 dienas, ok. Tajos 1000 eiro ir iekļaut pulējamā mašīna, iekļauts ir tornadors, un vēl tur bija kaut kāda materiāla. Es sapratu tā, ka ir iekļauts 700 eiro vērtībā piederumi un kopšanas materiāli. Kaut kas tāds vispār ir dzirdēts. Te bija viens čalis, kurš reklamē sev kā baigo profesionāli, kad tev ir jāmaksā viņam pa kursiem, un ja tu gribi pulēt pie viņa savu auto, nevis klienta auto, tev vēl viņam ir jāsamaksā pa auto ķīmiju, ko tu izmantos. Iedomājies, tātad tu ej pie viņa mācīties, to samaksās pa kursiem, viss tā kā super, bet ja tu gribi pulēt savu auto, nevis tā, tad viņš tev iedos klienta auto, pa kur viņš vēl nopelnīs. Tev jāsamaksā pa ķīmiju. Ārprāts, mūsēji ir baigie kāsēji šajā ziņā, un tāpēc jau tas bizness daudzreiz neiet. Protams, kaut kādam tam modulim ir jābūt, bet šitas man baigi lika aizdomāties par to, kā mēs Latvijā vispār vadam biznesu un kāpēc lietuvieši tomēr ir daudz kur priekšā. Wow! Beigās tāda maziņa negatīvā nots, bet, kā jau es teicu, ir ieredz lietas, par ko gribās, nevis gribās, bet par ko sanāca aizdomāties. Bet, katrā ziņā bija interesanti. Tiešām, es domāju, ka tas bija tā vērts. Nenožēloju, ka atbrauc sākumā, es drusciņi raustījos, varbūt nebraukt tomēr, Rujien Rīga ir savs brauciens, labi, tur biļetes jau pa brīvu vienmēr var dabūt, bet, nebija nevainas. Davai. Pagad, nav tas viss. Atcerieties, es video sākumā kaut ko minēju par izstādi. Es braukšu, vismaz pagaidām tā liekas, ka 8. jūnijā uz Viļņu. Viļņā ir viņu vietējā lietuviešu auto izstāde. Paskatījos attēlus no 25. gada, izskatījās krietni iespaidīgāk kā mūsējiem. Šogad jau mūsējiem bija forši, bet lietuviešiem jau pagājuši gadu bija krietni iespaidīgāk. Uz Lietuvu es līdzi ņemšu puikas, tāpēc es šoreiz uz Rīgu viņas nepaņēmu līdzi, bet uz Lietuvu puikas man brauks līdzi. Brauksim skatīties, kas tur ir, kas pa foršām tačkām varēšu salīdzināt. Tātad Latvijas auto izstāde versus Lietuvas izstāde. Ir gan līdz Lietuvai ko braukt, bet, gan jau būs interesants piedzīvojums. Davai, tiekās te jau citur. Čau!